22. gada valsts eksāmenes optimālais līmenis, matemātika 12. klase, varbūtību uzdevums. Slēgtāja krājkasē ir monētas. Informācija par monētu nominālu, izdēvēju valsti un skaitu ir apkopota tabulā. Sakritot krājkasi, izkrīt viena monēta. Nosaka varbūtību notikumam B, izkrīt 1 eiro monēta, kas izdota Igaunijā. Nu, tad mēģināsim rēķināt. Varbūtība notikumam B. Un kas mums šeit ir jānosaka? Pirms tam apstrādāsim nedaudz mūsu tabuliņu. Latvijā kopsumā 3, Igaunijā 5, Lietuvā 7 izdotās monētas, un kopā mums sanāk, tas ir 15 monētas mums ir kopā. Un tagad mums tiek prasīts Igaunijas trīnieks. 1 eiro monētu Igaunijā. Tad 3 iespējas no 15. Saīsinam 1/5. Tā ir varbūtība. 1/5 ir varbūtība, ka izskatīs 1 eiro monētu, kas ir izdota Igaunijā. Jautājums ir notikuma B, pretējais notikums B ar strīpu ir. Nu, pretējais notikums izkrīt 1 eiro monētu, kas izdota Igaunijā, ir izkrīt jebkura monēta, kas nav Igaunijā, izdota 1 eiro monētu. Un pēc šī te, ka mēs pārformulējam, kas ir pretējais notikums, nav jēgas skatīties pārējās lietas, jo viennozīmīga atbilde D ir pareizā. Un tagad nosaka varbūtību notikumam izkrīt monēta, kas nav izdota Latvijā. Latvijā nav izdotas 5 Igaunijas monētas un 7 Lietuvas monētas. Tad varbūtība notikumam C, monēta, kas nav izdota Latvijā, tad 5 plus 7 ir 12 citu valstu monētas, no visām 15 iespējamām monētām. Nu, varam saīsināt, ja vēlamies ar 3, 4, 5, bet ja kāds būs uzrakstījis atbildē, izdalījis ar kalkulātoru 0,8, arī tā tiek ieskaitīta par pareizu atbildi. Paldies par uzmanību!